Ksenija ir atpakaļ. Esiet sveicināti vēl vienā video ar Kseniju. Hello! Man tūlīt sāksies, man vajag tableti iedzert. Mums visiem izrastīja zāles. Tēju paņemt no psihiatra, man izrakstīja, tāpēc, ka man sākas, ja man tūlīt zāles beigsi. Ksenija forši, ka mēs varējām tev dabūt zālēm video. Kārtējais video, kārtēja arī Ksenija klāt. Paldies liels par Liels uzaicinājumu. Jā, mēs ar savu emoji draugu, mēs esam ļoti Tieši gandarīti. tāds piediet laiku šim video. Jūs iespējams kaut ko laimēsiet no mums, kāds komentētājs. Ko var laimēt? Merču? Merch, bet lauku darbu kāršu spēli. Mēs nesen izlaidām. Lauku darbi. Jūs paši uztaisījāt? Jā. Pašmāju taisīt spēli. Jā, un izlaizām, kur prikols. Pie kura prikols var nopirkt. Sanāk tā, ka, ja jūs esat fani lauku sētai, jums varētu patikt šī spēle. Kādi malači puiši. Pilnīgi prieks par tādiem jauniešiem mūsu valstī. Jā, un prieks par tādiem jaunietiem kā tu, kas ļoti daudz izklaid. Paldies. Internetā vajag. Jā, forši noslēdz to domu. Internet. Nē, pagaid, ko mēs skatāmies šodien? 8. sēriju. Mēs varam neko neskatīties, tāpat labi, man liekas. Jā, tu negribi redzēt 8. sēriju, jā? Tur... Es neesmu viņu redzējusi, Jā, starp es varu pateikt. Es arī Es pateiktu vienu lietu. Tur Ksenija sadraudzēsies ar Airi. Aira? Ar Airi. Neatgājusi. Ksenijai pa galvu, Airis ietā. Mēs jau piedāvāju pamainīties, jūs nepiekrītat. Ksenija, tu vairāk runā nekā dari, tu visu ceļu vāburi. Lai teiktu kaut ko par manu vietu, no sākuma pamēģiniet, kā ir Airē. Sēdi un runā par dabu. Nu, nopietni, davai mainamies. Nē, davai sēdi un runā, lai tev koki klausās. Tā, ka es biju pacies Ksenija manā laivā. Es domāju, ka es viņai ar Airu uzšaušu. Laivā? Viņa tur laivoja TikTokā, Tātad Elīne, viņa arī laivo TikTokā, Evita laivo TikTokā un tu laivo TikTokā. Un jūs visi trīs kopā tur laivojat. Vienā laivā. Nu, tu zini kā, es nezinu, cik viņa sen laivoja, es nesen. Un tad, kad viņa laivoja, es pie viņas laivā ieju sasveicināties. Viņa man uzdarš kaut ko, es uzēju prom, jā. Es arī savos laivos biju taisījusi reklāmas viņas svecēm, viņa tagad ar svecēm nodarbojas. Jā. Šautauts Elīnas svecēm. Jā. Bet iedomājies, kā man bija ar viņām braukt vienā laivā? Nē, man iedomāties. Jā. Ksenija, tu apgāzīs laivas, to te noslēdzīšu. Viņi sēdēja no sākuma pa vidu, neko nedarīja. Tad viņi paprasīja, davai mainamies vietām, es aizgāju vidū, viņi aizgāja beigās, un viņi tāpatās neko nedarīja. Kā var teikt, ka neko nedarīja? Kā par šo var teikt, ka tu neko nedarīji? Tieši manas domas, kā tā tas neko nedarīju. Kamera uzmanību piesēja. Es ceru, ka olimpiskajās spēlēs visi tie airētāji tādos tārpos būs. Tas kopējais balkustības, viņa pirku seksīs tā pa 30 eiro. Šautauts seksīs Seksīs tā, starp citu, ir ļoti daudz, ko es Jā, šī nav reklāma, bet hashtag Nav seksigromuls. reklāma. 10% atlaid. Un šautās 30 eiro. Tu vari teikt ar tām kamerām, lūdzu, un pievērsties tam, ka mums jātiek uz priekšu. Ksenijai bija peldkostīms. Es no sākuma to nepamanīju, es vienā brīdī visi saka, kādu tu izties, es pastos, un man tie pupi priekšā acīs. Wow. Kam tev tā peldēšanas vesta vajadzīga? Tev jau visas vestas bija virsū. Nu jā, un tā Elīna visu laiku tēloja tādu, pati kemperī tur visu laiku ar to Lauru kājas, augšā paceļ uz dīvānu un kamerām savu dirsu visu laiku rādīja. Jā, te tēlo, ak, Dievs, Ksenija tur pelkusņā. Kā citādāk? Mēs, uz upes atrodamies. Kā atkal? Blakus ūdenim, Jā. Viņi negribēja saslapināt drēbes, iespējams, un viņi izvēlējās braukt peldkostīmā. Ksenija mauka ir. Es saku, es iecavā viņas numuru izdāļāšu. Vienreiz viņi vēl tev šautautu iecavā iedos. Ko es varu pateikt? Labāk būtu Instagram to, vai arī TikTok to tagu. Nekādu Jā. numuru. Par Jānu man viņu vienmēr uzlāk, viņas komentāri. Jā, ļoti egocentriska, visus uz viņu vienu. Ja katru dienu Jānis Visi viņai traucē? Jā, ja katru dienu es klausītos Jāni, es vienkārši pašnāvību uztaisītu. Man tikai pietik, bļēņas, es labāk vienkārši neklausos. Gorilla.
Tu vispār zaļi bāla man skaidrs jau savu diršanu. Šeit troksnis noteikti ir līderības. Kāpēc no kurienes šis čals? Jā, tas, Kontrasts. Viņš pēkšņi vecis parādās kaut kāds. tas ir, ja jūs gribat skatīties pilnās sērijas un redzēt, kas ir tas krokodils Dandijs, Vienreiz kadrā bija mikrofons karājās no augšas, es redzēju. Tā kā. tad jūs varat skatīties Labi, ka ne pimpis. tieši tā. Un uz tādas nots, ja jūs gribat redzēt pilnās sērijas, jūs varat skatīties TET Plus sev ētā pieejamā laikā, vai arī jaunākās sērijas 4.360 TV 21.15. Kā arī 1188 tur.lv, tur var arī viss kaut kas pieejams. Viņš ir dziedātājs. Es neatceros, kā viņu sauc, piedot, lūdzu, ja tu skaties. Vienkārši viņš dziedāja laivā, mēs tur braucam. Viņš piedalījās. Nē, viņš piedalījās X Faktorā. Jā, Tā labi. jā, viņš labi dzied. Kā bija tā dziesma, kur dziedāja X Faktoram tur? I will always love you. Ejam kopā nākošais gads. Nākamreiz būs doma. Matejs un Ksenija, I will always love you. Viņām tā sajūta, ka pasakot šo rupjo vārdu, viņi tā kā saklausa. Bet viņas jau visas tos vārdus lieto, līdz ar to tie vārdi paliek vienādi. Nu tad jāliek klāt skaļums. Ko tu man izdarīsi ar Airi pa galvu iedošanu to? Kāpēc tu cietumā negāji tā saģērbusies? Tad man liekas tas čals. Tad ir neslapnātos. Tev vajag būt par to dizainu, kas ir tur šoviem. Arhitekts. Tērpu mākslinieks. Tērpu arhitekts. Jā. Iedošanu to, tas, ko tev kaifu, bļet, noķersi, bļet, orgasmu nav, ko tu visu laiku vienu un to pašu dirzi. Ksenija man notricināja savu uzvedību. Ko viņi man teica, ka man orgasmu nav? Buļojums, tas ir gan aizkāroši. Nē, es tev neteicu. Viņa teica, ka tev orgasmu nav. Nē, ja tu man tā kaut ko izdarīsi, es teicu, kas tu kaifu cipa noķersi, orgasmu kaut kā. Jā, ok, jā, tad skaidrs. Sniedzējs arī, kas pasniedz mums tās stundas ar to laivošanu, viņš arī pateica to, ka tā meitenes nedrīkst uzvesties, kā viņa uzvedās tur ar peltkostīmu savēju. Man viņa nokaitināja, viņas tas acu skatiens tīpaši uz maniem, nu es domāju, ilgi negaidīšu. Kad visu šovu viņa varētu vārīties, mani nokaitināja, tās man ir šitas. Ja tu ietekmē viņu tik ļoti. Nedomājies, cik daudz smadzeņu procesu notiek viņai galvā, kas saistīts ar tevi? Jā. Viņam, nezinu, kāds 30% viņas ikdienas funkcijas tur aizņēma. Viņa vienkārši tagad naktīs guļ un pēkšņi pamosās, Ksenija! Un tikai domā par tev pa nakti. Nu jā, tagad jau viņai dzīvē jābūt viss labi, Ksenijas nav īstenībā. Nu, es domāju, ka viņa... Es domāju, ka tu ar viņu paliksi uz visu dzīvi. Saistīts. Jā, tāpat kā Luka Dončičs un Trejs Janks. Okay. Kā Bonijs un Klaids. Jā. Bonijs un Klaids, jā. Kā, nezinu, Nostradamus un Guatemala. Paņemšu to Airi pa galvu iedošu. Es netrāpīju. Nē, vienkārši, es nezinu. Tas jau pat Ko jūs Jānai varētu novēlēt? Visu to labāko negribētos? Vai nākamreiz nav Airas pie rokas? Es nezinu, kāpēc jūs nejūtaties nokaitināti, kad Jāna ir kāda. Nē, Visi, ko viņi saka, visu, ko viņi saka, ir tikai tas angļu vārds, appalling. I'm appalled. Nu, kā mēs uz to skatāmies? Turbūt mums ir tāda mīlestība arī savstarpēja. Nu, Iedomājies, es tevi mīlu dušarai. Varbūt. Un es viņai ņemu. Varbūt Jāna vienkārši citādāk savus jūtas nevar izrādīt, nemāk izrādīt kā caur vardarbību. Nu, kā čalis, puika, zinu, skolā. Mēģināt pievērst uzmanību. Es arī tā vienreiz skolā pievērstu meitnei uzmanību. Es arī alkoholu viņai pasēju iedevu ar cēli, tā kā salauzu viņai mugurkaulu. Salauzu mugurkaulu? Nu, tas tāds, es domāju, tā kā, viņi tik smuki izstāšoja. Man viņa tā patīk. Ko tu mēlā? Beinoju viņu. Nu, protams, ka tas ir tikai izdomāts joks. Tas, kas šeit notiek, gan nav izdomāts. Kā bija diezgan biedējoši, ne? Ka to vienkārši āries. Nu, jā. Bet jā, atmiņas sanāk nekādu nezaudēja tajā brīdī. Nu, tu nebija netrāpīja viņa tik stipri. Ja es viņai būtu trāpījusi, mans citiens bija stiprāks. Tā kā viņa aizpeldēja. Tāpēc tu pļauku vai iebukņītu vai pagrūstu. Ne jau ar Airi. Laiks braukt mājās. Nu, pasties, iedomājies, tu iesit kādam un tad tik cringe izkāp no mājās. Palīdziet man! Es nevaru izkāpt. Tas bija gan fails. Nu, pati rīcība nav smuka, protams. Ko, tādā skaistā vietā atrada, par ko šo te kašķēties. Varējām izbaudīt. Lai vienkārši skulptīties. Nu, jā. Bet iedomājies, nemácētu peldēt. Tā, ka tu tecēt asins, piemēram, no galvas. Nu, tas jāpadomā uz priekšu. Nu, kaut ko tā. Kas būtu atbildīgs tikai ko? Nu, tas šovs vai arī Kā lai es tos? Bukums sāktu dziedāt. Un tad tu celtos vienkārši no ūdens ārā. Tādi cilvēki nemai
mainīsies. I like Blackpool. Hello, Blackpool, bet Ilze pareizi pateica, ka viņai laika doties mājās, jo tādi cilvēki nemainīsies. Jā, Ilzei ir tā kā vairāk tas wisdoms nekā, kā to pateikt. Ilzei, man liekas, lielākā tā dzīves pieredze un dzīves gudrības sakrāt. Nu, Karadži, šeit tā uzvesties nevar. Te nav nekāda mauku māja. Mēs atnācām ar savām problēmām, kuras grib tikt galā ar problēmām, bet dēļ viņas paliek vēl agresīvāk. Starp Jānu un Kseniju tikko izcēlies strīds. Vai īstenībā kliedz arī tas bija tāds pietālošanas? Nē, tur bija suflieri. Protams, ka mums visu patam uz suflieri, visu teica, mēs tur pašas neko arī kaut kādus tādus ekstrēmus. Tas kaskadieris bija, ja? Kaskadieris, tā nebija tu īstā. Vai te augstā līmenī vismaz tur nebija joku. Nē, neturi mani. Neuzskatu, ka tas ir ok, jo es neatbalstu vardarbību, un šitā jau vairāk nav no Jānis puses emocionālā vardarbība, bet tā ir fiziskā, un jau aizgājis bišķi pa tālu. 3 bērni vārtekšā jaunatās pie vīrs netiks nekādā. Jā, man patīk, ka Jāne vaino arī tevi tajā, ka viņa tevi iegrūda. Tas reāli ir tā kā tie, kas upurs, tu man to lietas darīt. Tā ir tava vaina. Nezinu, Jānai, man liekas, kādā citā šovā jāpiedalās. Bully Beatdown. Kaut kas tāds. Zini to šovu? Džekesos. Nē, zini, tur, kur nedresēts suņi, kaut kāda agresīva. Patversmēs, un tur tikai treneri atnāk un dresē viņus. Man liekas, viņai tādā šovā jāpiedalās. Bet bija nenormāli augsts. Zini, kā tas ir, kad pūš? Un nebija arī silts vai ar ūdens. Jā. Mēs zinām, kā man tā peldināja. Kas? Jāna. Jāna. Nu, es nezinu, viņai tāda dzīves uztvere, viņai ir tāda, nu, viņai visi nepatīk. Viss, kas notiek, man liekas, viss. Mēs vienkārši tiem, kam ir labāks garstāvoklis, kam ir, nezinu, jautrāk, tie viņai besī. Viņai vienkārši skauž. Ja tu esi izjutusi tās sāpes, tad arī nedari citiem tā. Tieši tā, lai tās ciešanas apstājas uz tevi. Nu, vismaz tās, kas ar tevi notika. Nepadot tālāk. Diem. Nu, bet mēs esam tik gudri, vai ne? Tik skaisti sēžam tos divānos. Labi, laiks apkārt pie jokiem. Tādi eksperti mēs esam tajās visās lietās. Labi, dai parēsim pa viņiem. Jā, pazies, kas tā pa slapjošu durši? What the fuck? Man tādas situācijas nepatīk un izraisa bailes. Man kaut kā sev ir jāizstāv, tas nav manā dabā. Taču, jā, nu šeit ir tāda, kā saka, nu, šeit tā notiek. Nu, šis jau labi, ja par to pirmo reizi vēl nokēja, viņi bija dusmīgi, bet nu šitais jau bija lieki. Un aiziet, saproti, un pat nepaskatās. Man šis noslīku, nu, vispār. Mums vispār tur atsties par ko dairi. Krokodils kāju nokodu. Varbūt zelta gabalu, kur milzīgi atrada. Man špēkši tur gradzens kaut kāds zem ūdens. Un pazūd. Tur vienam skaņu režisoram bija vielas līdzi, viņš man ietavā. Un tad viņa vielas asludināja. Jā! Tev vajadzēja slaucīties ar kameru. Nu, ja operātori, tad tev toši neviens negrūs. Jā, vai mikrofoniem. Viņa gribēja peldēties, lai peldu. Es klusībā to izbaudīju, tas bija pelnīti. Kur man tagad drēbes ņem? Staigā kā tu esi? Trakākais ir tas, kad arī viņi visas pārējās meitenes kūda un viņas uzēdās. Viņas tā kā iet Janas barā. Un viņas arī ēdās uz Kseniju virsū. Nevis mēģina strādāt ar sevi un pieņemt to Kseniju, bet viņas pakļaujās Janai. Viņa tagad tādu barvedu. Tu pat šito vienkārši priecājies par tos brīdi. Ja tu dabūji vēl vienu, Es tagad saprotu, reāli tā ir. Pēc Janas un to stulbo meiteņu loģikas sanāk, kā to pateikt. Var patīt atpakaļ? Jā, sanāk, ja var nepieņemt Kseniju par to, kāda viņa ir, tad var nepieņemt arī Janu par to, kāda viņa ir. Saprot? Jā, sanāk, bet es izvēlās tikai vienu. Jā, viņa pieņem tikai to, kas, tiešām atgādina kaut kādu trešo klasīti, kad bija viens vājākais, vai arī kāds ne obligāti vājākais, bet uz ko tā kā visi, un tad vienkārši visi iet uz. Tev patīk tomēr varbūt bišķi tas, ka tev visu laiku tur piesienās un ka tu dabū vairāk to kameras laiku? Nē, galīgi par to. Nu, protams, ka nē. Nu, nē, kamera, es par to vispār nē, bet viņas točna, kā ieslēdzās kameras, viņas tur sāka tur uzreiz, zini. Nu, kad vienatnē es mājās, protams, es tur nestaigāju, nesmejos, patinas, tas ir tikai arī, sabiedrībā. Es vienmēr esmu pozitīva. Un pārējās viss skrien pakaļ un
piebalsoju. Šis mojās reiz vienkārši, kad uznieši stāv un pīpē, tāds skatās, nu jā, kur tur saslapināja. Jā, tikai. Nu, atgādina bišķi tās bildes uz cigarešu pats. Jā, ja tu pīpēs, var nokļūt ērkšķi barā. Vēl zobiem nav jābūt. Viņa joprojām to bērniņu bāžas. Mēs izrunājām, es pie viņas nelienu nekad, viņa pirmā vienmēr sāk. Jums ceļš uz šeit. Komandovā tā fakta. Jā, tad tālāk viņi nonāca pie indiāņiem, un tad būs indiāņu rituāli, un man liekas rēcīgi, es tik balts indiāns nebiju redzējis. Nu, viņš ir diezgan sarkans. Tā patiks indiāņi? Nu, kādā ziņā patīk, kā vīrieši, skaisti vai nē? Tu gribētu, lai es novērtēju, vai es gribētu ar tādiem, Gribētu, lai tas ir būt jā, indiāņi? Gribētu, lai viņš tos kalpu norāja. interesanti. Kādi ir indiāņi gultā? Aha, tu pat tikai par to te domāji. Nu kā tu uzvestos, ja tev 2 gadus nebūtu seksa? Es tēlotu, ka man visu laiku ir seks. Tad man liekas ne tikai indiāņus, bet Arī indiešus. jā. Arī čukčis. Čukčis pat arī liktos. Mēs esam sagatavojuši jums pārbaudījumus. Mēs esam sagatavojuši mūsu tradīcijas un paražas, caur kurām mēs varam rast to mieru un saticību. Sāksim ar miera pīpi, un šeit ir zira, vistas asinis. Vistas asinis bija ļoti garšīgs. Viņš kaut kāds narkotikas iedeva, lai apdolbītos. Jā, vienkārši kaut kāds dzērbeņu sulmē. Viņš arī ko es deva dzērāt? pīpēt. Jā. Mums iedeva pa galvu. Gan jau vienkārši margarītu ielēja tur. Vistas asins, tās ir visas asins. Tas ir visas cirvis, kuru es gribētu šodien ar jums aprakt kopā, lai mēs to visu atstājam zem zemes. Lai starp mums būtu miers, vajag cirvi, bet 3 reizes lielāka. Tad varbūt būtu miers starp mums visām. Būs arī izvēlēt tāds interesants rituāls. Aprakt kara cirvi un viss būs kārtībā. Nevienam vairāk nebūs nekādu problēmu. Viņam vajadzētu Izrēlē, Palestīnai. Jā, tiem indiāņiem aizbraukt, jā, tur uz tuviem austrumiem bieži. Varētu aprakt Jānu. Vai vismaz ierakt. Jā, nu jā. Zini, kā indiāņi tur ierakt, ka tikai galva paliek ārā. Baigie rituāli. Nekas baigi daudz vairāk pa indiāņiem nebūs. Visas dusmas pārpratumu šī cirvī. Visi ar mani, mēs visus gaidām kopā. Un palaižam viņu. Pastāv ļoti liela iespējamība, ka jūs pazaudēsiet savus telefonus. Tā kā noliekam drošā vietā. Jā, tad tālāk jūs nonācāt klasiskajā caur ērkšķiem uzdevumā palikt mežā. Šeit viņš ļoti labi pasniedz to message, ka jūs pazaudēsiet telefonus, tāpēc atstājiet šajā. Jā, labi, vienkārši uzreiz atdodiet man. Nav jēgas tikai iziet tiem posmiem, ko jūs pazaudējat, un pēc tam pa mežu jāiet. Bet godīgi bija baigā škrobē atdot telefonu, godīgi negribējās vispār. Gribējās visu laiku filmēt, iemūžināt, zini, atmiņai pēc tam vecumdienās pensijā. Nu jā. Oi, kakai. Uz pensionātā visiem rādīs rēku, kāda jaunībā. Kāda meitenīte skaista bija. Tev ir kaut kāds sazaves zeķis? Jā. Nevajag. Nav pirmā reize pa mežiem. Jā. Mēs meža meitenes ņem atpaus, ka ūdenī būs jātur. Nav obligāti ūdenī jāiet. Labi. Tā, kādēļ? Nav, labi. Tik ilzi, tik labi. Ilzi un Olga arī viņam varētu būt savs atsevišķs šovs. Podcasts, vai tu viņam podcasts? Podcasts, jā. Tas ir jocīgi. Starp pēdām pārzāk. Māni, pagaidiet mani, jūs saprotat roku! Māni, pagaidiet! Tev uzticēs zāģi? Kurš psihopāts tev iedod zāģi? Es arī visu laiku par to domāju. Es arī dot kaut kādus augstos ieročus šitādā kompānijā, tas vispār nav prāta lieta. Tur jau varētu filmu zāģis sākties kaut kā. Jā. 12. daļa vai ko. Ko tu zini? Jau pazaudēja jau viņu, jā. Pagaidiet mani, visu, 1-1. Jā, sāksies šausmu filmu kaut kādu, pa vienam pazudīs. Bet tagad reāli tu teici caur ērkšķiem. Jā, šausmīgi negribējuši to visu mežā. Tik grūti bija, drausmīgi. Kurš nerājas? Tik kāds skaistības, ka tā kāda zirga galva nedos. Laimīga galva. Man reakcija bija wow, kaut kas interesants. Man reakcija bija wow, kaut kas interesants, viņš tālu skatās. Viņa mēģināja iesaistīties, viņa sāk teica, šodien laikam vairāk runāju, tur kaut ko man teica, lai es tu kā pamēģināju tur kaut ko parunāt. Bet katru reizi, kad viņa runā, ļoti interesanti ir. Bet viņai ir skaistas kājas. Jā, parādīs. Pirts jau bija? Vēl nebija. Nebija, būs pirts vēl? Jā, vēl būs pirts. Es tev vēl padot visādi. Varēja izpilsīties. Liec, ko viņš tur gulē. Man nāc pasteigāties.
Jā, tas tāds brigadieris. Jā, brigadieri, es arī padomāju. Kur var tik nopietni? Nu? Man liekas, ka Ilze varētu jebkurā situācijā iemest, viņa nepazust. Viņa būtu tā kā Nē, savā... ja vēl cīgi iedot. Cīgi. Ja nebūtu cīgi, tad viņa visu atrisināt. Man liekas, ka viņu vajadzēja iesūtīt saimā par to Stambulas konvenciju. Ar cīgi iet. Es to jums visu paskaidrošu, par ko tas ir un par ko tas nav. Abas puses būtu priecīgas. Jā, tik labi ideja. Protestā iziet. Nekādu kiskīs kauns. Runājam par fuck you, rakju šo konvenciju. Fuck you, Nehēb zažigājam un vienkārši visu sākās reibs. Nē, nu, Ilzīt. Ilze ir mans prezidents, es teiktu tā. Forša, jā. Ja tā viņa patīk vispār? Jā, viņa bija mana favorīta visu laiku. Jā, viņa ļoti rēcīga vispār. Nopizdē. Ir cīgas zolas. Tas ir reāli tā kā tie Hitachi, tie tur ekskavātori. Viņiem vajag piedalīties lauku sētā. Jā, droši. Viņa varētu pie Sirmā aiziet uz pavāru šovu. Arī. Kur viņi varētu? Viņa labi gatavo. Viņi varētu Real Baltica sabūvēt. Jā, Ilzi par prezidenti. Kas šeit ar sliedēm? Sliedi. Viņa kā atnāca, viņai bija iesauka zvaigzne uzreiz. Un visu, man liekas, šovā. Bet jūs tikai divas tur bijāt spožākās. Jā. Un Jāni vienkārši mēģinājāt jūs apslāpēt. Bet sanāca tikai vēl vairāk piekurināt to gaismu. Jā. Oh my God, mēs esam dzejnieki. Inese vāri atnāk savāk sēnī, viņi grib visu vakariņas izmētāt. Mani divi ieroči rokās. Kas ir atkal telefons atņemts? Jāmetā vakariņas. Pats prikols bija tas, ka es vispār neko negribēju darīt. Tas tikai... Vienkārši tikai par fantu? Jā, cipā es centos ar viņām sadraudzēties visu laiku man nesanāca. Man taču stūjīt izgādīšu ēdienu. Es vienkārši uz viņas skatījos, un priekšā bija naži. Ksenija arī bija par roka. Es satījos acīs, un paralēli paņēmu nažas aiz muguras, noliku tos nažas un padevu tālāk Evitē, lai aizmes projām tos nažas no galda. Vienkārši skatījos sēdī. Un viņa izstāsta pēc Jokera. Da, ko tu neteiksi? Jā, paskaties uz viņas sejas, izteiksim, viņa pati būtu pirmā, kas tos nažas ņem. Man liekas, ka viņa bišķi to visu galvā izdomāja, ne to scenāriju. Tā taču nebija tā, ka tu redzēji nažas, tā nebija tā. Protams, ka nē, es vispār puķītas tikai pamatu. Nav jārunā ar viņu, vienkārši ignorēt. Tas ir vislabākais variants, tu saproti. Cik reiz to var teikt? Mazāk pievērsīs uzmanību, mazāk būs skandāli. Jā, uzpīpēsim. Es negribu pīpēt, paldies. Viņi tikai tāpēc atnāca. Lai tikai saprast. Aizem būt uzpīpēsim vienkārši. Bet tad varbūt es vienu uzpīpēt, tikai man ir cīgs. Tev ir? Jā, protams ir. Mežā valda klusuma brīdis, ko pārtrauc šoreiz Daces dusmas. Principā sanāca tā, ka mani nosauc par skolotāju. Es sadusmojos vairāk par faktu, ka tas notiek aiz muguras. Atnāc man acīs, pateikt, pasēdēsim un parunāsim. Viss, kas tev patīk, kas tev nepatīk, ko es varu ņemt vērā, ko es nevaru ņemt vērā. Runā reāli tā kā tāda učena. Ko viņa mācīja? Tikai pareizi kontaktēties, pareizi runāties. Man jau tāds sajūta, man liekas, slimības lapa. Vīriešiem nepatīk pret klintīm sisties. Viņiem patīk pa viņiem šūpāties. Ksenija iesaistās, grib par sevi pastāstīt. Tas ir ļoti forši. Bet vai izdevās ieraudzīt īsto Ksenijas seju? Es nezinu. Varbūt jā. Hei! Wow! Kas tas bija? Es negaidīju, ka parādīs. La. Es tagad skatos uz Elīnu, viņa pamanīja. Es to darīju, lai skatītājiem būtu interesanti. Skatītāji skatās un smaida. Jūs kā tiem montētājiem bija interesanti. Tikai likt pārti. Kāpēc vispār televīzijā blūrē visu? Vajag izdomāt tādus televizorus, kuri noskanē, kas sēž priekšā, un tad izdomā rādīt, vai ne? Vēl viena biznesa ideja. Ilons Masks tagad laikam žagas viņam. Ksenija? I have a new idea. Varbūt ne, un tad sajūta brīdiem ir, ka viņi tā kā visu laiku tādu pūkainu pieneņa lauku lido, kad pasaule ir rozā krāsā. Tā. Viņa atnāk. Kādā kadrā apstājas? Pagad, tā esi tu? Tālāk viņas gāja pirtoties. Tas ir, piemēram, Ines sēž tēkraklā un šortos, tur kaut kādā kleitā, un Ksenija. Es Ksenija cepurē vismaz. Ksenija nav cepurē. Galva nesalsts.
Nu jā, pliks jau ir mans otrais, var teikt, vārds. Pliks ir mans mīļākais tārps. Nē, vienkārši no seniem laikiem, visiem ir labi zināms tas, ka pirtī ir jāiet plikiem. Visiem tas ir labi zināms, izņemot šīm ērkšķiem. Bet mūsu laikos parādījās peltkostīmi. Cilvēki aizslēdzās. Kā tev liekas, ja cilvēki visi iet pirtīs pliki, vai būtu uzlabotas dzimstība Latvijā? Varbūt. Tad tevi par prezidentu vajag, tad taču uzlabotas. Jā, tāds gejs kā tu. Viņš ir gejs? Viņš noteikti. Jāna pasties, kā uzbudinājusies. Wow, who's that chick? Who's that chick? Atnāca pildīgi kaila. Jā. Pirti tikai tā iet. Skatās un gaida. Ok, kas tālāk? Es atnācu plika. Kas mūs sagaida tālāk? Sarkan galvīte. Kur ir džeki? Kur ir labs tas čals? Jā, tas viss tās meitas. Ko tā arī varēja? Neko neuzvilka, izņemot cepuri. Nopietni, es no bērnības staigāju pirtī un visu laiku plika nekad neskāju peltkostīmā. Tā ir. Varētu džinsās pamēģināt. Es domāju, ka būtu labi džinsās. Jā, varētu rītīgi labi sasīst. Ja nepatīk, ka Ksenija staigā pirtī plika, tad nezinu, uztaisiet referendumu par to. Jā, ejiet protestā. Liels paldies Samantai par to, ka montēju šos video. Paldies, Samanta. Kas mums vēl bija jāapsaka? Jā, ja jūs gribat redzēt izgriezumus no šīm sērijām ar Kseniju, pievienoties locekļiem, tad to varēs redzēt. Kaut kad pornozvaigznīgā nejokās sieviete, ka... Es gribu būt labāka mamma. Es no sirds vēlos, lai Ksenija izārstē beidzot ārstu. Viņi grib, lai tu izārstē ārstu. Jā. Tas ir sarežģīti. Es arī labprāt gribētu, lai Ksenija izārstē kādu ārstu. Jā, tas būtu diezgan netiši. Paldies par novēlējumu uz jauno gadu. Tiešām paldies. Man liekas, ka Jāna iemīlējās tevi, jo tikai viņa pat savu vēlēšanos iztērēja uz tevi. Jā, viņai bija viena vēlēšanās. Viņa iztērēja, lai tu izārstē ārstu. Paskrubēties, paspēja tikai rokas iemasē, karoši, un tā pasniedzēja viņa padara. Tu vienkārši sēdi vienkārši un vēdini ārā visu. Pirtojās, Es tur čaļi sēdēju. Es vienkārši parādīju, kā ir jāiet pirtī pa īsti. Nē, pareizi. Pirtniece teica, protams, labāk būtu iet pa pliko pirtī, protams. Vispār. Es negriezu muguru, es tev muguru arī iemasēšu. Un tad iemasēju man viņa muguru. Jā, nevar nomierināties. Nav kokčiku, nav puišu, nav tusons, nav viesunams, saproti? Skaidrā pirtī iet. Viņa man pēc tam uzrakstīs 100%. Jā. Bet īstenībā, ja raksta šitā tā, kā man uzraksta, tu tur dabūsi pa purnu par šito, tad tu taču reāli draudi, jau pareizi. Es kā ārā nomierinās. Es nevarēju. Pēc tam es domāju, kā lai es tiek no tā saules pārmainīju vietu. Es viņai neesmu, viņai pilnīgi tā padaulas enerģija. Mums necieš tādas sēdi, neciešu. Tas bija par mani. Viņa mani necieš tādas ies. Viņa man piedāvāja pirmajā sērijā. Piegāja, būsim draudzenes. Davai veidojam koalīciju. Viņa man pašmīgai teica, Čipālī atbrauc. I love Blackpool. Ilza 37. Sieviete ir labs atpūsties, relaksēties, piedod, tas mani uzvar. Bija pateiks par... Ok, tas ir vispār tirs. Tu tur meditē? Vai ko? Oi, nezinu, varētu pateikt. Nē, es vienkārši tā visu laiku vai pirtī, ja kas. Kā tie čaļi ar kamerām? Kā vispār ignorēja, ka tur čaļi ar kamerām? Caursit, viņi visi precēti bija. Es nelaistu savu vīru uz darbu. Tu tā kā par operatoru nelaistu savu vīru? Nē. Bet šīs sezonas... Vai nu es, vai nu darbs izvēlies. Es teiktu. Tur garšīgi baroja greifrūtu. Tu bieži sev veikalā greifrūtu spērts? Es arī ne. Tur ieda vienais. Kāda laime. Ksenija plika, ēd greifrūtu. Pēc tavas vizijas tā pirstāv pat pacēlās līmenī. Ko tu zini? Graduētoja high school. Ksenija pirtu augstskolu pabeidz, jā. Tur tai pirstāpā izlaidums tajā dienā bija. Domājat? Uzvedību pirtī, ko atkal meitenes neievēroja, sāku kasīties un tā. Bet es šoreiz neiesaistījos, tāpēc, ka es negribēju traucēt pirts garu. Tu vēl spies! Pēc tam vēl medu atnesīs vispār. Medu vēl pēc tam atnesīs? Jā, iedomāju. Labi aptīdz visiem, kas skatās šos. Un pēc tam mežā pie lāčiem izmetīs. Jā. Kur tu savu pimpu ieliki? Es? Tur ir.
Sieviešu stulbs joks. Starp nātrēm un ceriņiem. Un centos tā kā meditēt, sēdēt un savā nodarbā pavadīt, izbaudīt vienkārši to foršanu. Viņš atpakaļ, es nevaru izturēt. Kā viņam tik ļoti bail? Nu, uzbudinājās, viņš vienkārši uzbudinājās. No jā, tev, blēns, kaut kāds vecs pliks sēdēt. Ar greifrūtu. Tu neliksies dīvaini. Pagaid, jūs nopietni neiet pirtī, tu ne? Nepliks. No ar vielas, tā kā es sēžu uz dvieli. Nu, sporta zālē, jā. Nu, jā. Tu gribi teikt, neviens pliks vairs nestaigā mūsu Nu, ir. Nu, pagaid, nē, nu, es seju, ķipa, Sēžu tā ar dvieli, apsēžos, tā izkrāstu un tā kā... Izliec. Ārā. Tu nestakā? Nē, es dažreiz uz plāci tev ir kursi, kā pareizi pirtoties. Pagaidām nav. Nu, man liekas, jāsāk. Bet man var uzrakstīt privāti, rakstiet man, kā TikTok. Kas tev ir Instagram, TikToks? Man ir visur viens Ksenia.Nezenkina, Ņeženkina, tā kā uzvārds un viss. Ok. Nu, pieskojiet. Savu privātā baļa. Es atļāvos būt, es pati vienkārši neklausīties, ko tur citas. Bet baļa arī parasti iet pliki. Jā, nu labi, var pelt kostīmā. Varēja šeit. Lai jums visām ir skaists turpmāk. Pati vēl šito neredzēju. Es tagad ar jums pirmo reizi skatos. Jā, un ko tu domā par to? Es mājās droši vien apdurstu sevi, tāpēc, ka es mājās... Sāc šeit, pabeigts mājās. Nu, es nevaru. Es, kad mājās skatos, tad es visu laiku sevi kritizēju. Par ko tu? Es tur tevi 3 stāvam lamu vārdiem nolamāju. Nē, izstāst, ka tu nezinu, spārni parādīsies, izplatīsies, un tu vienkārši aizlidos kā eņģelis. Nedomājiet, kā bija viegli atraisīties. Vispār es tā nedomāju. Tu vēl skaidrā tur esi pie tām. Jā, nē, es tagad neesmu skaidrājumais greifrūts. Tur viss tas ir gars un vēl indiāņi. Indieši. Tas ir high on life, jā? Es esmu high, kā saka? High. A tu uz augstskolu drēbes vilki? Trusenes nē. Trusenes nē. Bet man tas nepalīdzēja pabeigt. Tāpēc, ka mums bija sieviešu kolektīvs. Es zinu, ka juristos mierīgi varēja tur aiziet pie pasniedzēja juristos pārgulēt ar viņu vai kaut ko. Un eksprantā visu nodot to 10 balvas. Jā. Nu tā būtu pabeigt. Tagad mēs zinām, ka visas juristas... Bet filologos tā nenotiek, jo tur visas sievietes. Nē, tur bija reāli jāmācās. Man patīk visu nepabeigt pamest. Es arī vīriešus tā palietoju un pametu. Joks. Ceļš un nekāpsim vairāk iekšā tajās vecajās kurpēs, vilksim jaunas skaistas kurpskājas un iesim tālāk. Kopīgs apskāpiens! Šeit man likās, ka viss tik skaists rituāls, ka visi gari sliktie ir izcīni, un tagad viss beigsies, visi konflikti, visi sliktā, bet nē. Jā, un tad tālāk tas, kas beigās notika, šajā sērijā beigās izbalsoja Jānu. Nu, jā, mēs neredzējām, kā viņi izbalsoja, tu neatļauj man. Nē, to jūs varat skatīties. Tu neatļauj man paskatīties šo. Ko, blēns, tik forši, ka tu atbrauc. Paldies, ka vēlreiz atbrauc. Tur vēl viens sērija uzfilmē ar mums. Jums liels paldies. Jums liels paldies. Nē, jums liels paldies. Nē, jums paldies. Jā, labi, paldies, kā drēbēs atbrauc. Liels paldies. Es jau piedāvāju. Šodien varbūt... Greifrūt arī uzdāvināt viņai, tas būs labs prikals. Grib varbūt atstāt kādu, nezinu, kādu simbolisku rakstu. Jā, es tieši gribēju prasīt, kad mēs to darīsim. Mēs domājam, jā, mums radās ideja. Jauns prikals, netik labi mums viesu tukša balta kanva, ko mēs šeit, nezinu. Tad tu vari vai nu kaut ko uzzīmēt, vai uzrakstīt kaut ko. Tā kā, nezinu, izvēlēs, ja tev ir kaut kāda ideja, ko tu gribi rakstīt, kur tu zīmēt, tu vari, nezinu. Vai novēlējumu, vai uzzīmēt, vai parakstīties. Nu viņi savu ēt. Labi, paldies, ka skatījāties tā. Tā. Bye. Okay. Neaizmirst šito te. Tas nav greifrūts, protams, bet, arī var. Rakstiet, ja jūs gribat, lai Ksenija vēl kādā video ir. Pasaka vēlreiz, čau. Čau, atā, bučās!